Ko dāmas un kungi, kriptomānija, bitkoins turpina savu ralliju uz augšu, tātad jauns augstākais cenu kāpums ar vienu pāri $71,400 šajā te brīdī, tā kā $300 šajā te brīdī, bet jebkurā gadījumā tas viss ir fantastiski, bet, protams, jautājums, vai jums ir 70,000 šobrīd, lai nopirku bitkoinu, un vai šis vēl joprojām ir īstais laiks, lai pirktu bitkoinu, jo jūs to neizdarījāt pirms pusgada vai gada, kad bitkoins maksāja tikai $16,000. Tā kā garš stāsts īsi, kriptomānija ir šeit, protams, ar savu visu laiku populārāko kriptomānijas kopienu gan Facebookā, gan YouTube'ā, kur mūsu sekotais skaits tieši tikpat strauji jau kā bitkoina cena, un mēs jums turpinām nest fantastiskas iespējas. Tātad viena no jaunākajām iespējām, ko mēs paši esam izskatījuši, pateicoties kādam mūsu aktīvam kriptomānijas grupas dalībniekam, kurš kopā ar mums ir mācījies, skatījies, ilgvars, tātad ir apguvis kriptomānijā, kā atrast šādus te interesantus jaunus projektus, un viņš mums tos noprezentēja, un mēs, protams, nokvalcējam šo kā labu esam arī savām augstariska investīcijām, un atcerieties, ka investīcijas kriptovalūtā var būt riskantas, un jūs varat pazaudēt savu naudu, ja izdarīsiet kļūdu vai izdarīsiet kaut ko nepareizi, tāpēc jums ir jābūt savai stratēģijai, un kriptomānijai tā ir. Bet jebkurā gadījumā šis te Poodle Inu, Shiba Inu atvasinājums ir viss, kas ir nepieciešams kādam, kurš grib pamēģināt roku savā mīmu koinu, mīmu tokenu tā kā iespējā, tātad ko šeit var darīt, un pastāstīsim par to šajā te video. Visu pēc kārtas. Tātad pirmkārtām, tātad Poodle Inu nav nekas cits kā izdomāts brīnumains sunīts, un suņi ir populāri, kā jūs zinat, mīmu koinu pasaulē, un pats svarīgākais, protams, ir atnākt šeit apskatīties un palasīt, ko tad viņi darīs, ar ko viņi būs interesanti, tātad šo te ceļa karti izlasīt, tokenomiku saprast, un kādas iespējas ir tiem, kas viņus iegādājas tātad pirms pārdošanā, tā kā mēs šobrīd. Ja tātad šobrīd ir laiks pirms pārdošanā, un kā viņi paši saka, ja jūs neiegādāsieties tagad, tad jūs vēlāk raudāsiet savā $0,25 baļodā par to, ka nokavējāt. Vai tā būs, to mēs redzēsim. Taču ar savu riska kapitāla daļu mēs noteikti iegādāsimies šo te tokenu un pievienosim savam 50 plus dažādu projektu klāstam, lai turpinātu audzēt savu kripto portfeli laikā, kad bitcoins taisa visu laiku augstākās cenas. Tas ir tas, kas mums patīk, protams. Tātad atpakaļ pie pudeļa. Starp citu, lai nenokļūdītos un atnākt uz pareizo vietni, esam nobrandojuši linku, kā vienmēr aprakstā zem šī te video, spiedu šī te linku, un tu noteikti nonāks īstajā lapā. Tātad par tokenomiku runājot, šeit viss ir skaidrs, tātad pirms pārdošana, tātad ir 50% paredzēta, tad tālāk būs stakings, par ko mēs tuņās parunāsim, tur būs 30% paredzēti, un tad decentralizētajās biržās, kur šis tokens drīz nonāks, būs 10%, un marketingam tiek izmantot 10%. Tātad tas viss ir skaidrs, tas viegli saprotams, līdz ar to parunāsim par staking. Stakings ir viena no tām interesantākajām tādām lietām, protams, dotajā brīdī, ko jūs varat darīt, jums ir jānāk un jāsavieno ar savu MetaMask, lai viņi varētu nopirkt, un jūs varat nopirkt Ethereum blokķēdē šo te tokenu, vislabāk pirkt Ethereum blokķēdē ar USDT vai ar pašu Ethereum, un uzreiz iesteikot. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad jūs iesteikojat, jūs vienmēr varat sākt pelnīt, un dotajā brīdī, ko jūs pelnīsiet, tad jūs pelnīsiet papildus šos te tokenus, Poodle Inu tokenus, 223% gadā dotajā brīdī ir. Tātad lūk arī pati formula, kā tas viss izskatās, un tik daudz par vienu bloku uz visu basēnu tiek izdalīts. Tajā brīdī mēs esam šeit, tātad šis ir īstais brīdis, un vēlāk varēsiet izņemt šīs te rewardus, tad, kad viņas būs pieejamas, šos te tokenus izņemt, pārdot un darboties ar viņiem tālāk, ja gribēsiet. Tātad viss ir vienkārši. Kā nopirkt? Nopirkt, kā vienmēr varat izveidot savu MetaMask. MetaMask tad ir šis te labs digitālais māksls, kurš mums jāizveido. Kā izveidot šo MetaMask, ir links zem šī te video. Arī viegli izdarāms, ja tas ir bez maksas, kā vienmēr. Ieskaitiet tur Ethereumu un tad iegādājieties. Tātad, lai jūs varētu nopirkt, jums būs nepieciešams savienot šo te jūsu maku. Ja jūs viņu savienojat, tātad pārslēdzieties uz Ethereum maku, savienojat, tad jums ir iespēja iegādāties šo te, protams, dotajā brīdī demo kontā šeit jāieskait mums naudu, lai mēs varētu nopirkt, bet tad ar Ethereum tīklā ar dolāriem, vai visvienkāršākais, protams, ir pirkt ar karti, un pēc tam izvēlēties šo te opciju, tad nopirkt un iesteikot 220%. Otrs variants ir pirkt ar BNB, tātad Binances monētu, bet atšķirība ir tāda, ka pērkot ar Binances monētu, jūs nevarēsiet saņemt tātad šos te staking rewards, līdz ar to es viņus nerādīšu, tāpēc, ka nav vērts to izmantot,
kāpēc kam gaidīt, kamēr šis tokens iznāks un neko nepelnīt. Mēs esam savā YouTube kanālā nevienu reizi parādījuši, kādā veidā tātad ar šādiem te tokeniem var caur stakingu palielināt. Lūk, šeit vēl viens 10x, kur mēs uztaisam 10x uz savu kapitālu netīšām, faktiski demonstrējot, kā no gaisa nokrīt šī te nauda. Šis ir tieši tāds pats līdzīgs variants. Viena no lietām, protams, ko mēs nekad nesakām, tas, ka mēs kaut ko garantējam šeit, jums jāsaprot, ka jums jābūt savai stratēģijai, mums ir sava stratēģija, kā mēs investējam šajos te projektos, sadalot savu riska kapitālu. Riska kapitāls ir tā naudas daļa, ko jūs varat atļauties šādos te projektos tā kā spēlēties, un jūs nebēdāsieties gadījumā, ja šis projekts aizies uz dienvidiem, nevis uz ziemeļiem. Jā, tā kā viss kārtībā. Bez tā visa vajag noteikti piesakot arī viņu tātad sociālajiem tīkliem, Twitters, jā, kā redzat, ir sekotājs skaits arvien aug, vai kādas te bildes mums interesants, jā. Tā kā visādi šie te mīmu monētas mēģina dažādos veidos piesaistīt tātad jūsu uzmanību, jā. Un, protams, visātrāk informāciju vienmēr var saņemt Telegram grupā, un Telegram grupā tad arī sekotājs skaits, protams, aug, kā redzat, tā kā tas arī viss ir labi. Nu, lūk, kaut kādā tādā veidā. Kāds tad ir plāns šim te pasākumam? Nu, ja jūs paskaties uz ceļa karti, tad šis te ir sākums, jā, tas ir tas, kad mēs esam šobrīd pirms pārdošana. Ko nozīmē pirms pārdošana? Tas burtiski nozīmē, kad jūs nopērkat tokenu ārpus šī grafika, kamēr grafiks vēl vispārībā nav neparādās, jo šis tokens vēl nemazām nav nevienā biržā tā kā ielikts, un, protams, tas ir tas, kur, kā saka, nu, tiekam ir iekšas, kā saka, pariskēt nedaudz ar savu riska kapitālu, ja, tad jums ir iespēja, tad, teiksim, uztaisīt šos te lielos x-us uz šīm te savām investīcijām. Tas nozīmē, tur reiz 3, reiz 5, reiz 10, reiz 100, reiz 1000. Ja viss pareizi ir, nu, šajā gadījumā es tik daudz nespekulētu, ja, bet šajā gadījumā, ja būtu reiz 5, reiz 10, tas jau būs ļoti forši šajā te gadījumā. Nu, jā, ja tas idejas kļūs ar vien trakākas, un tie zīmējumi ar visām savām šīm te bezkaunībām mēģina piesaistīt tā kā lielāku pūli, bet, nu, man liekas, ka cilvēki ir tik ļoti nogarlaikojušies un tik ļoti viņiem ir apnikus klasiskā finanšu tā kā sistēma, ka viņi met savu naudu, kā saka, dažādos šādos te projektos, cerot arī ātri nopelnīt. Nu, ja ir pareizā attieksme un pareizā stratēģija, tad noteikti to var arī izdarīt. Par valodām runājot, nesaprotat angliski, šeit ir arī citās valodās - čehu, franču, vācu, krievu, japāņu, korejiešu, poļu. Vai arī jūs spiežat un iztulkojat to valodā, kāda ir jūsu pārlūk iestatījumi, vienkārši izlasīt šeit visu var. Parasti, kad mēs pievēršam uzmanību, protams, ir šai tokenomikai un ceļa kartei, un tad, protams, pats veids, kā nopirkt, jau ir vairākas reizes tā kā parādīts. Ja kādam vēl nav skaidrs, varat atnākt Kriptomānijas YouTube kanālā un ir apskatīties kādu no tokeniem kaut ko šeit apakšā, kā mēs viņu precīzi pērkam, tur soli pa solim ir droši vien kaut kādi vairāki video redzami, un kamēr jūs skatāties tos video, neaizmirstiet iespiest laiku un piesakot mūsu kanālam. Tas, protams, ļoti svarīgi, lai mēs sajustu atdevi no tā, ko mēs šeit daram un rādam jums. Jebkurā gadījumā vēlam jums panākums arī šajā te Pudl Inu token pirms pārdošanā nopelnīt daudz kripto. Kā vienmēr, esiet atbildīgi, izturaties atbildīgi, neriskējiet ar kapitālu, ko nevarat atļauties zaudēt, un lai jums visiem veicās un panākumi seko jūsu kripto ceļam. Vairāk kā vienmēr kriptomānija.lv un darbojamies tālāk, lai visiem daudz kripto. Pagaidām, čau!